Esiet sveicināti! Šodien tāds vasaras vakara neliels video par tēmu āda. Bieži vien cilvēki, kas nāk uz konsultācijām, par savu veselību, saka tādu frāzi: ziniet, man ir ādas problēmas. Es smaidu un saku jums tā: ādai problēma nav. Problēma ir mums ar saprašanu un ar attieksmi pret ādu. Kas ir āda? Āda tas ir mūsu lielākais izvadu orgāns. Ar kopplatību atkarībā, protams, no cik mēs katrs liels, ar kopplatību sākot no 1,5 līdz pat 2 kvadrātmetriem. Un kopējo masu kopā ar zemādas šo te slānīti, zemātas slānīti, tā saucamo hipodermu, tas ir apmēram 16–17%. Un tas ir orgāns, kurš ļoti labi prot par sevi parūpēties un sevi, kā saka, paglābt gan sevi, gan mūs. Kā jau es teicu, tas ir izvadu orgāns un aizsargu orgāns vienlaicīgi. Un kur tad rodas šīs tā saucamās ādas problēmas? Uz ādas, uz ķermeņa mūsu virspuses ir tā saucamie bioloģiski aktīvie punkti. Visi to zina, vairāk vai mazāk. Zinat, kad kur vajag uzspiest, daži, bieži sāp galva, kur vajag uzspiest, tur kaut kas tur vēders neiziet, vai vēl kaut kādas lietiņas. Pilns internets ir ar šiem te ieteikumiem, un receptēm. Visi esat dzirdējuši arī par tādu, sistēmu kā akupunktūra, austrumu medicīna ar to nodarbojas, kad iet uz adaterapiju un tā tālāk. Tātad liek adatiņas attiecīgos punktos, lai aktivizētu mūsu iekšējos orgānus. Tātad šie te punkti, tas ir mūsu iekšējo orgānu, tāds televizors, atspoguļojums. Viens punkts, tur ir dieres, tur ir aknas, tur ir plaušas, tur ir sirsniņa, tur ir mati un zannas un viss pārējais. Un ko tas nozīmē? Zemādas slānītī, zem mūsu ādas apakšā ir mūsu kanalizācijas sistēma, tek. Tā ir limfa, kas savāc toksīnus un ved uz izvadi, uz caur limfmazgiem, met ārā un attīrīšanas sistēmā. Tur diezgan sarežģīts tāds process, bet, vārdu sakot, limfa ir mūsu kanalizācijas sistēma, un viņa plūst zem ādas. Un brīžos, kad šī limfa netiek galā, kad viņa ir pārāk piesārņota, kad viņa ir bieza, kad viņa kļūst želejveidīga un nevar vairs plūst tā, kā vajadzētu, līdz attiecīgajiem kolektoriem, tad sāk mest šos toksīnus, lai nesaindētu iekšējos orgānus, lai organisms neciestu no intoksikācijas. Sāk šīs indes mest ārā caur izvadu sistēmu ādu. Un tad tas izpaužās kā psoriāze, kā neirodermīts, kā kārpas, kā papilomas, kā visa veida dermatīti, viss, kas ir kā brūnie pleķi uz ķermeņa, un dažādi citādi sarkani pleķi, kas lobās, kasās, sulojās, struto. Tas viss ir iekšējo orgānu piesārņojums, organisma kopējais piesārņojums. Esat varbūt redzējuši arī internetā manā grupiņā ir saliktas tā saucamās sejas kartes vai ķermeņa kartes, kur ir parādīts, ko nozīmē, pumpas metās uz zoda, uz pieres, uz vaigiem vai vēl kaut kādās ķermeņa daļās, kas par ko atbild. Tas sevišķi uz jauniešiem, kad sākas šie te pumpu periodi, saucamie, un tādi punkti ir pa visu ķermeni. Jebkurā vietā, lokācijā var noteikt, kurš orgāns cieš visvairāk, kurš ir visvairāk piesārņots, kurš netiek galā ar šo te iekšējo piesārņojumu. Kas rada iekšējo piesārņojumu? Tie ir visi vielmaiņas blakus produkti, kad ir traucēta gremošanas sistēmas darbība. Tie ir visa veida parazīti, kas dzīvo mums organismā pārmērā. Es nerunāju par dabīgo mikrofloru. Mums viss, kas ar ko mēs saskaramies, veido dabīgo mikrofloru. Bet ir parazitārās formas, kuras ir pārmēram savairojušās, tam arī ir iemesls, atsevišķa tēma, un plus smagie metāli.
kas āda no šķūnas un veido šo toksisko vidi. Atkarībā no šī salikuma, kādi šie te toksiskie uzbrukumi vairāk ir organismā, arī ir šie te diagnožu nosaukumi. Jā, kā tas izpaužās. Viss, kas lobās, kā saka, tur niez lobās psoriāzes, neirodermīti, tās vienmēr ir sēnes. Un tie vienmēr ir kaut kādi, aknu darbības traucējumi, aizkuņa varbūt dziedzera traucējumi un tā tālāk. Viss, kas ir strutains, tās ir bakteriālais, ja, vairāk plus attiecīgi parazīti. Tā var par katru pateikt, kas tas ir. Visi pleķi, tie paši brūnie pleķi, ja, visas papilomas, tās ir, jau ir aknu žultspūsles darbības traucējumi. Ja. Ko es ar to gribu teikt? Kad ārstēt ādu uz ādas ir pirmkārt bezjēdzīgi, otrkārt tas ir ļoti dārgi un bez rezultāta. Ja. Bieži vien sāpīgi, nevajadzīgi, tas ir laikietilpīgi, pie kam jūs tērējat laiku, ja, līdzekļus, enerģiju un zaudējat cerību, ka jebkad no tā atbrīvoties, ja, šādā ceļā. Un tāpēc ir virkne šo te diagnožu, kuras skaitās neārstējamas. Tā pati psoriāzes. Var pateikt, ka man ir jau liela pieredze ar šī jautājuma risināšanu, ja, kad cilvēki atbrīvojas no tā un ilgtermiņā un, kā pateikt, bieži saka, tur viņi pilnībā nevar kaut kad parādās. Nē, ir gadu desmitiem cilvēki atbrīvojas pilnībā pie pareizas pieejas, attīrot iekšējos orgānus. Jā, nevis tikai smērējot tādu ar darbu un vēl visādiem citādiem līdzekļiem. Tā, kad, ko es gribu jums pateikt, neārstējiet ādu, ja, ārstējiet, ja attīriet, pareizāk sakot, attīriet savus iekšējos orgānus, ja, attīriet savu organismu, sāciet dzert pareizu ūdeni, ja, lai šķidrinātu šo te limfu, sāciet dzert tieši ūdeni, ja, visvairāk ūdeni, un pieiet šim jautājumam pareizi, no pareizās puses, tad arī nebūs šo te tekstu, kad, ziniet, man ir ādas problēmas. Paldies, ka uzklausījāt!